blakus, sēdēt. Labrīt. Laipni Boom FM suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši kā suņabūdā. Vau. Melns nezvērs, ūdams sēdakti bija sarkans, zieds un krūtis spriež, hei vecais. Cels griezēja šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež tom mūžam. Salīcistu meklēšai skrūvē, pasautums rūs mēs visi, nogremdēti peklē, kur tindens uguns pīpi sols. Cels griezēja, šī pasaule mums jāsagriež, cels griezēja. Cels griezēja, šī pasaule mums jāsagriež, cels griezēja. Mēs visi milzu kapos rakti vējš sausas, smiltis acīs sviež, hei vecais. Cels griezēja šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež. Dzels, griezēji, dāmas un kungi, labdien, labvakar, labrīt, un kāds ir labi nakt, nē, visu veselu stundu tagad sēdēs un skatīsies. Dāmas un kungi, jūs mums atvainojiet, ja, bet bija paredzēts vakar, sanāca šodien. Lauris Dzelzīts. Arturs Kaimiņš. Labdien, cilvēks ar dikciju un cilvēks ar slāpjo dikciju. Es varētu tā kā pasargāt, tad šīs aktieris lūk ir ar slāpjo dikciju, te viens ir ar neslāpjo. Lauri, nu kā tad tev iet, Lauri? Paldies, Lauri. Saki tā, nu vispār tad, kad tu saņēmies nākt uz suņu būdu, kas bija motivators tam? Nē, es saprotu tavu atbildi. Jā, kārtībā, tur jau motivācija liek nevajag. Tagad es nobalstīju tā balsī, tagad runāju. Nē, man es tagad sev dzirdu tādā vatē mazliet. Es uzreiz dzirdu te runāju šitien te. Nav tā, ka mēs šodien mēs esam populārākie aktieri valstī. Saprot, Keiša ar Gundaru Aboliņu var ieskrieties. Tagad ir Kaimiņš un Dzelzīts. Jā, mēs jau pirmīt runājām, ka tā popularitāte varbūt neiet rokā ar kvalitāti. Es nezinu. Mums operators ir sajaucis man kvalitāti. Nē, viss kārtībā. Kāpēc tu filmē suni? Viņš kaut ko kvalitatīvu gribēja nofilmēt. Bet pagaid. Es runāju par to kvalitāti runājot. Mēs ar Dzelzīti izrādās, nezinu, dva brātā akrobāta, aģina, другой лопата. Lopata mums tā kā ir. Jā, ir. Zābaki mums ir līdzīgi, vai ne? Uzliec uz galvu. Tā kā kojboji. Uzliec. Ir kaut kas līdzīgs, jā. Uzliec, lai cilvēki var paspēt, viņi nevar paspēt. Uzliec. Ir, jā. Tur košlēni ir un tā. Mani košlēni, jā? Mani košlēni nav. Redzi. Tā pagaid, cerēt. Tā, teiksim, biks mums ir līdzīgs, vai ne? Džinsa. Man džins dīzels. Kas tev ir? Man ir British Petroleum arī dīzels. Tas skaties, pat siksnas krāsa mums ir līdzīga. Man smukāk īstenībā. Nē, protams, man tikai man vecā tavu sikstu, viņai kā 30 gadu. Tev ir tāda vērtība, jā, viss cieņu vecība. Jā. Un, pa augšu jau mēs nerunāsim, ko Dieviņš devis ar tādu jādzīvo vecīts. Kā ir, tā ir, jā. Klausies, te ļoti mīļdzies. Es domāju, gan tas tā kā Mārtiņam, kā bija mums uzvārds Mārtiņam, Sirmajam bija. Pa tiem pavāriem tā dziesma, tu nezini, pa ko ir runa noteikti. Zinu, protams, ka zinu. Jā? 3 jautrie pavāri? Jā. Vai mēs jautrie pavāri? Bet tev arī besīja šitā dziesma, ne? Viņa ir ļoti populāra. Es domāju, gan šā bija vēl tāda... Tu tāda esi... Tu neesi dēls Ķesterim, vai ne? Cik es zinu, nē. Bet lomās esi bijis viņam dēls? Brālis. Tad kāpēc tev joprojām nav matu? Tev Bračka, Bet pagaid. Es zinu, ka Ķesterim ir tā, ka, ne jau pa ķesteri mēs te runāsim. Netērē laiku. Tērē ķesteri. Klausies, tā ir tavu, tas esi tu. Tas nav speciāli. Tas nav speciāli. Nē, es esmu vienkārši. Tev vispār aug mati? Viņa aug. Viņa man lēnām uz vecumu galvu griežās riņķī. Man bārdi sāk aktīvāk augt. Cik tev ir gadi tagad? 36. 36 gadi. Kas tev par izglītību ir? Man ir, es esmu galdnieks. Tu esi galdnieks. Parādi man fuck you. Nē, ne jau tādu. Parādi man fuck you. Ar abām rokām. Parādi man fuck you. O vienu, šito? Paga, man vajag detaļu.
parādi. Ko es tagad demonstrēšu? Ko tu nevar parādīt, ka tev... Nē, es nedrīkstu rādīt. Parādi lūdzu vēlreiz. Artusam Kaiņam es nedrīkst rādīt. Parādi man fuck you, taču kam nav rādīts fuck you, Es nedrīkst rādīt. Man ir deputāta imunitāte, un es tev ļauju. Bet tieši tu tā lieta saprot, tu man tagad izprovocēs. Rādi man fuck you. Tev mašīnai var būt sarkanais numurs, tu vari dabūt sarkano numuru mašīnai. Es vēl tik tālu neesmu ticis, bet tu man varētu lūdzu parādīt fuck you. Bet ja tu varētu to nokārtot. Nē, ar otru roku. Artus. Redzi, tad tu esi īsts galvenieks. Bet tam nav nekāda. Kā tu pazaudēji savu pirkstu? Es gāju vienreiz un pazudu. Nopietni? Jā. Beidz, nopietni. Nē, nopietni. Cik tev gadi bija? Es 15 kaut kur apmēram tā. Vēl viena līdzība. Mums 15 gados, tā kā man bija 15 gadi, es arī gāju un es pazaudēju šito galiņu šam pirkstam. Man viņš ir piešots klāt, redzi? Pasties kārtīgi. Jā, bet tev tas pirksts ir uzpāmas no kā? Es viņu iebāzu nepareizā pakaļā. Jā, man ir tendence bāzt pakaļā. Nē, kā ir tā ir. Klausies, runājot par to, ka mēs esam šeit, daudzi cilvēki jau šeit sev, sen, teiksim, tevi ir gribējuši redzēt, pieņemsim. Man bija tāds pasākums, ka es biju pie Regnāra Vaivara kāzās. Tas bija laukos, un tur bija Dīcis. Tas, kurš tas tajā seriālā visu laiku iet. Kā tu saki? Artūrs Dīcis. Es domāju, Maikls tu sāki vienkārši. Un tad viņš teica, vot būtu dzelzīts, viņš tev pa muti samestu. Un viņš laikam man biedēja ar tevi, nepārtraukti. Kas tur ir? Es tev nepatīku. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Es domāju, kuram tad tu patīc? Pagīri cilvēki, kuriem es patīku, dažiem. Nē, bet tā arī ir mums liela līdzība. Es arī daudziem nepatīk. Jā, bet es tev nepatīku. Nē, teiksim tā, ka ļoti simpātisks, kādā sakarībā. Bet pagaid, kāda simpātija mēs runājam? Nē, pagaid, tu gribi tagad, noskaidrot, vai tu man patīc vai nē, tev tas ir ļoti svarīgi, vai? Tu taču neesi gejs, vai ne? Tu tādā, nē, toči nepatīc. Bet tu neesi gejs. Nē. Labi. Nē, es tev jautāju. Es tev pievildu. Jums daudz aktieri? Juhu! Tā kā īstos geji svētkos ir. Jums daudz aktieri ir geji? Dailes teātrī. Jo mēs esam šobrīd populārākie aktieri, saprot? Es gan esmu nolicis savu aktieru mandātu, vai ne? Bet, aktierim ir mandāts? Tagad jā. Man nav iedots mandāts. Vecīt. Es neesmu nekāds aktieris. Nē, skaidrs, es esmu galvenais. Pareizi pats es pateicu. Man nav aktieru mandāts. Cik tu gadus esi Dailē? 12. 12 gadus, tev ir 36, no 24 gadiem rūkās. Mēs kopā mācījāmies. 12 gadu verdzībā. 12 gadu verdzībā, vai ne? Par tiem divciparu skaitļiem. Filma, kas reāli nebija pelnījusi Oskaru. Nē, es runāju nevis par filmu, bet es runāju. Tad jau nav problēma, ka tu nerunā par to. Tad savītuši ziedi. Es gribēju... vienmēr ir kaut kāda dziļāka doma. Dziļāka doma ir tāda, ka man bija patiesībā plāns uzaicināt uz suņu būdu laureātus, kas ir vinējuši šīs balvas, kā labākā aktrise, labākais aktieris, grūba, pieņemsim, vai Seņkovs, kurš dabūja ar savu ezeriņu, vai ne? Šeit, tie, kas nezina, par ko es runāju, tas nekas, vienkārši klausieties. Tieši tā, jums nav mandāta. Jā, bet tie, kas zina, par ko ir runa, tad man tas plāns vakar nobruka, jo es atvēru vaļā internetu. Un es ieraugu, ka kaimiņš ir piedzēries, sakāvies ar dzelzīti. Jā. Un es visu sapratu, ka tam nevienam neinteresēs vairāk kaut laureātu mandātu un tā tālāk. Tātad ir viens džeks, kuram vārds ir Kaspars Ūdrs. Kaspars. Viņš dzīvo Kaspars. Pieliekam pie sienas. Kaspars. Lai mēs saprastu, par ko ir runa. Jā. Kaspars sevi dēvē par žurnālistu. Tas jau ir smieklīgi. Vai viņam ir žurnālistu mandāts? Jā, tas ir labs jautājums. Vai ne? Tas ir tā kā. Jūs nezvanāt tiešais uz studiju, piezvanīt, pateikt, vai ir mandāts vai nav? Ne, es domāju, cilvēkam, kuram, manuprāt, vai ne, pieder šis portāls VPLV, tas daudz ko izsaka jau par personību. Es šodien sazvanījos ar kā viņam vārds ir... Tas, kurš ir ļoti talantīgs dziedātājs. Aigars Grāvers. Okay. Aigars Grāvers viņam jau ir iedevis. Tā kā pa muti. Tas zaļums ir no Grāvera? Jā. Tas bija 2002. gadā, jo viņš viņu atkal knipsē. Viņš ir tāds zeltains, tāds pilnīgi... Nē, bet viņam jau faktiski darbs tāds ir. Kāds darbs? Kāpēc tu neesi atvaino man? Es nezinu, tas, kas... Tad cilvēks izvēlās savu darbu. Viņš nepiedzims par to. Tas gan. Viņš taču nepiedzims par tādu
Atvaino manuprāt, diezgan kretīniska būtne, kurš pa man 2 gadus pēc kārtas raksta kaut kādu bullshit. Es aizēju uz spēlmaiņu nakti, atnāk mājās, izrādās, Delfos ir ieraksts tiešā, ka ļoti slavens. Tev tas raksts nav izdrukāts kaut kur? Nē, nav, bet mēs varam palūkt, lai mums izdrukājās. Ļoti slavenību fotogrāfs un pasaulē atzīts žurnālists Kaspars Ūdrs. Jā. Manuprāt. Delfi. Don't fuck with the media. Man bija tāds žurnālists, kurš man tā biedē. Un tad tas ir pirmajā vietā tā kā. Nu, zin kā, kur kaimiņš tā notiekās. Ar TVNet kaimiņš sen jau nedraudzējās. Tur arī kaut kas nav labi. Tu vispār zini, kam pieder mēdī? Nē, vispār tā tēma ir reāli tumša. Es tev stāstīšu tagad. Delfi, manuprāt, tas ir 85% Ventspils Lembergs, tātad, manuprāt. Jā. Jo viņiem ir ļoti daudz Ventspils domas pilsētas reklāmas. Man tev nepatīk Lembergs, jā? Nē, es Lemberga kungu joprojām gaidu suņu būdā. Es viņu jau 3 mēneši uzdevu. Kā viņš stāstīs kaut kāds savs jā, stāsts. Man ir tik daudz ko pastāstīt. Tātad tas ir par Delfiem. TVNet savukārt. Kur man ir tā kaut kāda? TVNet ir, kā tas vārds ir? Nu, uzzīmē vienkārši TVNet un viss. Vienotība. TVNet ir vienotība. Saprot? Tas ir cilvēks? Nu, jā, ir labi, ja tas būtu. Pašās viņš ir ruds, tas cilvēks. Viņš ir rudiem matiem tur tā ņemās. Tas sievietes. Viņa galvenā tur, jā. Jā, viņa tur tāda vana bija. Nu, tad ir tā, ka tur ir tāds Toms Avstrovskis, kurš uzlika rakstu pa kaimiņu. Un rakstam bija, tā kā redaktora Sleja galvenā. Un tur nebija iespēja komentēt to rakstu. Jo viņš man nodevēja, ka es esmu Šleserģeks. Man Šlesers maksā naudu. Maksā? Nē, vēl nav samaksājis. Varētu. Es arī nejautāju. Tāpēc, ka nav man tāds plāns. Es te pat tiem mēdiem stāstu. Skaties tālāk. Sūdz ar to lietu sāku. Skaties tālāk. Izrādās ar dikciju viss normāli, jā? Zini, kam pieder šitā avīze? Neatkarīgā. Jā, zinu. Nav? Lembergam. Pareizi. Tad tev redz nepatīk viņš tomēr. Tam izkastē. Vienkārši kāda informācija tu var būt pozitīva par tevi, ka tu esi no citas partijas. Kam šitas pieder, tu zini? Privātā dzīve. Tātad. Arī nav viņam. Es nezinu, jau var vēl cilvēki. Mums vēl ir Andris, mums vēl ir Ainārs. Šķēle un... Jā. Tas? Nezinu. Tiem džekiem šitas pieder. Tad tev vajag saprast. Nē, bet pagaidi, tu viņus plēsi kopā, tāpēc, es neplēšu, pasargu Dievs. Bet tu pārplēsi, es redzēju. Nē, es redzēju, ka tu pārplēsi. Nē, tas ir iefilmēts. Es redzēju tevi, Dailes tajā kafejnīcā. Es nebiju. Tā nav taisnība, jo es tevi redzēju. Nē. Tāpat kā tu tikko redzēji, ka tas ir montēts kadrs. Montēts tur kadrs. Nebiju. No kurienes es viņu montēju? Bet es pa kādu montāžu tur runā? Tu iekadrēji man tur kaut kādā veidā. Kam pieder Dailes teātris, es tev jautāju? Subatniekam? Kas ir smieklīgs? Labrīt. High five! Nē, bet tā ir. Kam pieder opera? Apēnim. Nopietni? Jānis Apēns, jā. Un nacionālais kam tad pieder? Eglienam. Labrīt. Nopietni. Es domāju, kāpēc viņš nesveicinās. Ja man piederēja teātris, es arī nesveicinātos ar visu kaut kādiem aktiereļiem. Un JRT? Tam turējam. Viņi bija kopīgi īpašums. Viņi paņēmuši obšekā to teātri. Kurš? Keiš, Daudziņš. Keiš un Daudziņš. Daudziņš un viņiem režisors Hermans. Viņiem režisors arī ir? Jā. Bet vai nav tā, ka principā es domāju, ka viņi trietā, viņi tur vispār. Okay. Kurā teātrī tev gribētu strādāt? Es strādāju tajā labākajā Dailes teātrī. Kāpēc tev liekas tas ir labākais? Dēļ tā, ka tur ir pilns spektrs. Kāds? Tādā ziņā tur ir no kameras zāles ļoti intīmām. Kas ir kameras zāle? Cilvēki nezin, kas ir kamera. Viņi ir kamerā kaut kādā. Jā. Vieninieka kamera, principā, tu vari ielikt iekšā tev vieninieciņā. Jā, tieši tā, un tu tur spēlē un viss kārtībā. Un tur var arī, un ja tu gribi vairāk izskrieties, tu vari iet lielajā zālē. Ja tev tas kustība brīvība un tev vecums atļaujas, tad tu vari lielā zālē spēlēt. Kamēr stāst, es vienkārši notīrīšu savu tāfeli, jo tā... Jā, tu kaut ko zīmēsi atkal, jā? Nē, tu proporcionāli var uzzīmēt, cik proporcionāli ir kameras zāle, mazā zāle un lielā zāle. 3 kubiciņi tādi. Kam? Pieder teātris. Valstī. Kam pieder valsts? Subatniekam, nē. Nē, Hermanim. Viņš gribētu, bet vēl nē. Tālāk. Valsts pieder... kurējā valsts? Latvijā? Pinokio valstība. Protams, ka Latvija. Kam pieder Latvija? Kam pieder valsts? Nav svarīgi, kaut vai Lietuva, kaut vai Igaunija. Kā, Laura, tev liekas? Kam?
Valsts. Dzels griezēji. Jums šāds jautājums te liek risināt? Nē, tādā ziņā, zeme ir izpārdota. Es domāju par zemi, bet tu domā par tādu valstisko jēdzienu. Vai, Jā, kam pieder valsts patiesībā? Dāmas un kungi, kamēr Lauris domās... Es domāju, nepieder nevienam. Nevienam tā nepieder. Viņiem gribētos domāt. Borkes, sēdēt. Vieta, labsuns. Tā gribētos tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir... pie valsts stūres domāt, lai mēs tā domājam, ka valsts nepieder nevienam. Tas sanāk, ka es esmu pie valsts stūres, es ar tā domāju, ka nepieder nevienam. Nē, viņi grib, lai tā, jo viņiem arī tā liekas. Un normāli. Par to tēmu, dārgie suņu būdas skatītāji, šajā brīdī, kad šis video ir palaists tagad, valsts jau ir mainījusi īpašniekus. Pameklējiet otru video, kur es stāstu par Maksimas traģēdijas parlamentāro komisiju. Lūdzu, noskatieties to, viņš būs ne vairāk kā 10 minūtes. Vienkārši es atgādinu, neuzkāp manam sunim. Tas man prieks, tev suņi. Tev pašam suns nav, vai ne? Nē. Kādas tev mašīnas? Man cilvēks saka, tev daudz mašīnas esot. Mīts. Mīts, un kāds mīts? Mēs vēl tev runājām, ka tev ir mašīnas. Okay, jā, ir. Tā tad tev ir trojka vecā. Jā, huligānka, vai ne? Man ļoti mīl. Principā mans ilgākās attiecības. Jā, kaut kādi 9 gadi jau. Tas ir ļoti ilgi, jā. Un ar ko tu tagad atbrauc? Es atbraucu ar melnu mašīnu. Ar melnu mašīnu? Jā. Kaut kauns teikt? Nē, es vienkārši pielāgojos jakas krāsai. Nē, es esmu fizruks, zini to filmu? Es zinu, jā, ar to. Tā staigāņam pulkstenis lekšā teņšā. Viņš labs, jā. Tur viņš ir Nagijos, viņš atrada savu vietu. Nē, tur viņš ir vienkārši elegants, jā. Jā. Viņam tā formiņš tā. Viņš ir labs, jā. Klausies, runājot par kino, tu esi kino piedalījies? Šur tur. Kur? Es tā skrievu kino nosaukt. Jā, braucu šeit, un mēs ķesterīt arī, piemēram, paspēlējām kaut kāds bandītes. Ko pasties spogulī? Nē, vai es spēlēju labos mentus vai bandītes. Man ir tikai divi varianti. Tas dēļ tiem matiem? Protams. Tu arī gribi būt aktieris visu laiku. Tu gribētu būt tā kā, nomirt kā aktieris? Jā, tā kā ar tev skatūs tur, un tad tev puķis dod, un tad tev nes ārā un tā. Kā tas noteikti jau zini? Kā jau aktieri? Tu kādam iedod pa seju tikko, ko tu izdarīji? Nē, es tā iedomājos. Nē, uz Dēls teātris skatos, es arī pirmo reizi kāpu virsū bērēs. Tiešām, jā? Jā. Pie kā? Kas bija birs? Nē, bija viens. Es ātrumā nepateikšu, bet, acīm redzot, ļoti populārs cilvēks. Jo biju skatavs. Bet tik populārs, ka mēs tagad vairs neatceramies, kā viņam bija vārds. Nē. Vai tu reko, kā mūžu nodzīvoja? Jā. Kā mūžu nodzīvoja, pat Dzelzīts neatcerās viņam vārdu. Tev ir klička Dzelz. Tas jau kāda tur klička vienkārši ir atvasinājums no uzvārdu un visu. Labi. Un tad tajās filmās es piedalījos tikai tas, kas šeit Latvijā ir uzfilmēts. Tu filmētas, piefilmētas. Ārpus es braucu kaut kur. Nē, ir pāris reizes līdz Krievijai aizbrauks tur paskatīties. Paskatīties vai filmēties? Kaut ko tur. Piefilmēties. Nekāds dižu lomas nav man kā ļoti slaveniem aktieriem. Es jau tā. Proletariāts, kā jau tu zini. Proletariāts. Jā, pareizi. Tu esi proletariāts. Tu man vienā kafejnīcā sāki stāstīt, ka tu esi proletariāts. Jā. Tu esi tiešām proletariāts. Tu zini, ko tas nozīmē proletariāts? Jo es dzīvoju proletāriešu ielas bērnībā. Proletāriešu rajons man bija. Tas arī ir viss. Tas ir iesēdies. Tas ir asinīs tagad viss. Bet tas ir proletārietis ir tāds vadāms, ko viņi tur kā visu sadalīt līdzīgi. Jā. Tev pašam ir 5 vai 6 mašīnas. Līdzīgi. Kādam nav neviena. Jā, bet kādam ir 5, 6. 4 nav nevienas. Viss kārtībā. Tad tev ir 4 mašīnas. Jā. 5. Tu biji piedzēries? Kur? Es nezinu, baumo. Ko baumo teātrī vispār? Par ko? Es nezinu, viņš kaut ko runā. Mums Saimā visu laiku kaut ko baumo. Teātrī nebaumo vispār. Nopietni? Vispār. Kad es strādāju teātrī. Tas jau bija savā laikā. 4. novembrī. Labajos gados. Jā. Tev ir dzīve līdz 4. novembrim un pēc, jā? Tad mums gan baumoja. Jā, mums ne. Jums nebaumo? Vispār nav nekādas baumas. Nekādas. Teātrī lieto alkoholu? Nē. Tas ir mīts. Tas ir reāls mīts. Mums Saimā arī nelieto alkoholu. Mums ir tā, ka mums ir tikai leduskapis lāčplēš. Jā. Tur iekšā nav. Saldējums. Jā. Protams. Jā. Tas ir tipiski. Mums pat ir pieņemts likums, ka Saimā nedrīkst dzert. Tāpēc, ka tad būs dzēroši likumi pieņēmuši. Saprot, dzēruši likumu kaut pieņēmuši. Kāds neloģisms. Par to ir runa. Tāpat un teātrī. Kurš saka, aktieri nogremdēt? Par to ir runa. Ko jūs gribat? Atvainojiet man. Teātrī jūs skatos, ka dzer taču kaut ko. Kad tur dzērās. Ar burbulīti. Viņš sita burbulīti. Aktieriem jau ir iztēle. Ko darīt ar tādiem, es izmetu viņu miskastē, ūdriem? Ko darīt ar tādiem, kas raksta,
Kas tas tāds ir? Es viņam iedevu 3 eiro. Jā? 1+2. Un teicu, uzrakst pa mani Udri rakstu. Viņš jau uzrakstīja? Un viņš uzrakstīja, es teicu, labu rakstu. To tu varbūt nepateici. Es teicu, labu rakstu. Udri, 3 eiro. Ne, sākuma 1. Un viņš paņēma to naudu. Viņš reāli paņēma naudu. Ne, bet varbūt, ka tu neatceries, ka tu nepateici to labi. Es atceros. Es nebiju tu. Es atceros. Es nebiju tu. Jā. Tas tāds grāmatas nosaukums varēja būt arī. Jā, mazais princis un jā, tu. Es nebiju tu. Tātad par tām presēm, zinot, man liekas, saproti, es esmu tajā politikas lauciņā tagad. Es to esmu ievērojis. Aizgāju prom no teātra. Tu gribi būt kā Reigans? Nē, man ZB, kas bet notiek. Tu varētu redzēt, sev, it kā, ka tu būtu prezidents. Jā, es varētu redzēt, jā. Man tikai jāpamācās būt vēl. Man būtu jāpamācās. Baigi ilgi. Vecīt, diezgan tu varētu. Tu vēl varbūt par mani balsos, tu vēl nezini. Nē, redzot to visu, tiešām, apgalvot šajos laikos, ka kaut kas būs vai nebūs, ir pilnīgi. Tu sev tāpēc redzi visu laikā aktieri? Jā. Nē, es nekur baigi tālu neesmu skatījies. Par to jau tā lieta, 12 gadus es vienkārši, cik daudz bijuši lieki mēģinājumi. Vienkārši tu sēdi, atstrādā 6 stundas, lai izietu un pateikt, ejiet jūs visi dirst. Un aiziet atpakaļ. Tev jāgaida, kamēr tu vari savu lomu iziet un ārā pateikt. Cik tā ir laika izmešana miskastē? Es tā visu neteiktu, ka tas ir izmests laiks. Nē, es tev jautāju. Es saku, ka nē. Es tev provocēju. Jo tas nav tikai iziet pateikt 2 vārdus. Tāpēc, ka, protams, ka tā ir pirmā loma un tā. Ko jāmaina ir valstī? Valstī jāmaina ir kārtība. Kādā veidā? Es dzirdēju, viens cilvēks kaut kur teica, valsts ir jāmāk vadīt. Ir jāmāk vadīt valsts. Viņam bija bārda? Nē. Kas tas bija cilvēks? Tu? Ok. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Varbūt. Tāpēc, ka es skatījos, baigi loģiski. Bet tā ir, tāpēc, ka tagad es atveru atpakaļ. Tāpēc, ka visi mēģina ieskaidrot, ka politika, tā ir kompromisa māksla. Nē. Politika ir māksla vadīt valsti. Tas ir milzīgas atšķirības. Jā, bet tie jau ir tikai tādi vārdi. Tas jau zem sevis tik daudz ko. Bet tomēr, ka tu esi aizķēries, tev tas ir. Nē, kas ir jāmaina valstī? Es neesmu tajā tik ļoti iedziļinājies, lai es tagad kaut kā tā diletantiski pateikt, daram to un tā. Kas ir jāmaina teātrī? Nē, sistēma ir jāmaina. Piemēram, ārpus. Tu joprojām neesi par 30 gadu stāžu, ja? Es neesmu 30 gadu stāžu. Tu neesi vēl dabūjis nevienu balvu. Nē, atklāt sakot, tu esi dabūjis Lauris Dzelzīts par pirmo plānu, labākā scenogrāfija, labākās kleitas, labākā otrais plāns. Tu esi dabūjis kaut ko. Tieši tā visticamāk, es dabūšu par scenogrāfiju. Bet tu esi dabūjis? Nē. Pajautā man. Es zinu, ka tu neesi dabūjis. Es esmu dabūjis tikai kā labākā izrāde, bet kuras ņēma dalību, tā kā mirušās dvēseles. Jā. Bet Latvijā es neesmu dabūjis. Iedomājies pagājušo gadu, ne aizpagājušo gadu. Bet, lai dabūtu, ir jābūt nominētam arī. Tas tāds. Kurš te nominē? Speciālisti. Savas jomas speciālisti. Kastības speciālistiem! Kas taisīja šo te spēlmaņu nakti? Kas taisīja? Bet viņi nepiedalās nominācijā. Tā ir cita tēma. Paga. Jānis Siliņš ir, manuprāt, piedzemdējis spēlmaņu nakti. Nē, paldies Dievam, bet kaut ko tādu piedzemdēt. Viņš viņu režisēja, viņam meita bija producente, es titus skatījos. Jo es tajā pasākumā nebiju. Bet savējie jau labāk saprotās, normāli. Savējie. Bet cik gadus jau tas notiek, ka tevi pat nenominē? Es saprotu, es esmu nominēts, viss kārtībā. Bet balvu, tu esi tā kā tu esi mūsu DiCaprio, es sapratu. Tu esi mūsu Rihards. Nē, tas ir Lepers. Jā, viņš arī nav nominēts. Viņš arī nav dabūjis balvas neviens. Nē, man liekas, es pat 5 lomām esmu nominēts. Leo, stāst, kāpēc tu neesi dabūjis nevienu balvu? Es esmu sliktāks kā citi. Tādā ziņā. Kā subatnieks? Nē, subatnieks ir krūts. Par to ir runa. Subatnieks ir krūts. Bet kāpēc tu neesi krūts, tu gribi teikt? Nē,
citā laikā, citā vietā. Bet kāpēc tu neesi nominēts? Nē, tu visu laiku jauc. Es esmu bijis nominēts. Labi, nenominēts vinnējis, atvaino man. Jo es, teiksim, esmu arī, bet es neesmu Latvijā. Es esmu Baltkrievijā kļūst par labāko aktieru. Baltkrievijā. Viņiem tur aktieru nav? Ir. Ar ārzemju filmu kaut cool. Par ārzemju filmu. Cik laika teātris Latvijā, Leo? Cik viņi ir. Nevajag vairāk. Nē. Tad nav nekāds kā aktieru peribors Latvijā. Nē. Nav tā, ka pa daudz. Viņiem nav kur daudz strādāt. Zin kā, viņi daudz paņēmuši kredītus strādāt. Nē, bet tā jau ir. Gadus. Jā, bet es tev jautāju. Īstenībā, lai ir ceļās, lai ir konkurence, un es par to tikai priecātos. Par ko tev tagad ir prieks? Dotajā brīdī. Nē. Par teātri? Jā. Par izrādītajiem? Jā. Man draudzene teica, ka tev tā ir laba izrāde. Tā ir laba. Tā ir ļoti laba. Es gan neesmu redzējis. Šo svētdienu ir. Atnāc paskaties. Varbūt, jā. Kurā vietā? Dēls teātris Lielā zāle. Dēls teātris Rīgā, jā? Jā. Lielā zāle. Brīvības 75. Tā ir Lielā zāle, jā. Brīvības 75. Cik maksā biļeti? Nē, es pircis tiešām nezinu. Bet nav tā, ka uz kino ir dārgāk pirkt nekā uz teātri biļeti? Man liekas, ka nav. Nav? Uz kino nav dārgāk. Tev pašam kā patīk labāk būt? Labākā, tev ir galvenās lomas bijušas? Kaut kas ir bijis, jā. Kāda pēdējā reize? Ko nozīmē, gan labi, tāpat 2 kapteiņi, tie arī ar Subatnieku kopā. Abi spēlējām. Bet kurš ir pirmais? Tas ir pēc kā skatās. Pēc es nezinu kā, pēc lomā saraksts programmiņā. Tā, pēc tā skatās? Jā, pirmais ir titulu loma, kas tad? Jā. Tas titulu loma, ja ir nosaukumi, nosaukumā ir tavs vārds. Jums arī dotos punktus, vai ne? Jā, citādāk jau nevar. Man bija stāsts par šito, es saņemu galveno lomu, arī gudrinieks pārskatās. Jā. Super, man ir galvenā loma, vai ne? Un mums ir tā punktu sistēma. Cik jums ir 1 punkts? Naudā? Jā. Mums ir maksimums bija 8 punkti par izrādi nāk klāt. Tas bija sen. Mums tā ir. Vēl tagad? Nacionālā. Jā, 8 punkti ir galvenā. Un 1 punkts laikam bija 50 centīmi. Come on! Jā. Tā nevar būt. Jā. Man liekas, nē. Es tev saku. Un tad es kā ar to savu, manuprāt, jā. Un tad es tā kā ar savu to gudrnieku pārskatās. Izrādās, man bija 6 punkti. Es saprotu, kāpēc man nav 8? Tāpēc, ka izrādes nosaukums ir arī gudrinieks pārskatās, bet tevi sauc Jegors Dmitričs Glumovs. Es saku, bet Džeki, es esmu 95% no 4 stundām uz zāles skatuves visu laiku. Es saku, jā. Bet tāds ir likums. Principā, ja tu būtu masās, bet tavs vārds būtu tajā nosaukumā, tēla vārds, tad sanāk, ka tu dabū 8 punktus. Tā sanāk, te ņemsim sniegbaltīt un 7 rūķīši. Viss, tu esi viens no rūķīšiem. Nē, 7. rūķīši dabū 8 punktus. Un nevis 7 rūķīši. Kā ir? Kurš ir galvenais aktieris Dēls teātrī? 7, nav tāds galvenais. Kā nav, ir. Ir. Tur traksēs, tu domās Krastiņš? Viņš ir galvenais, jā. Nē, viņš ir ļoti talants. Es neprasīju talantīgākais. Es prasīju galvenais. Galvenais. Mums nav galvenais. Mums taču proletariāts viss tur ir. Tas tev ir proletariāts, viņiem jau nav proletariāts. Kā Subatnieks pasaka, tā tur ir Dēls teātriem. Es teicu, būšu šī aktrise, kura galvenā aktrise? Arnavas sievietēm vispār ir tā, ka nav vispār sieviete. Viņām nevajadzētu būt galvenajām. Vispār nevajadzētu būt. Nē, vajadzētu būt, protams. Bet kur, ne teātrī vai vispār valstī? Nē, nevajadzētu būt galvenajām. Vispār, arī mājās? Vai teātrī? Nē, ko mājās? Katram mājās savu kārtību. Jo tagad ir sieviete? Mājās? Es nezinu, varbūt mašīnā. Nē, tu domā, viņi sēž ārā gaida. Melnā mazā mašīnā. Ar vesti. Bagažniekā. Es nezinu, kur tu viņu stūrī. Tu no Alojas nāc, jā? Tev ir Alojietei. Tu esi Alojis ar Alojietei. Alojis. Kā tev sauc draudzeni tagad? Bet tikai vienu pasaka. Man nav draudzenes tagad. Tu esi vecpuisis. Līdz cik gadiem ir tie vecpuiši? Vecpuiši, man liekas, sākās no kaut cik gadiem. Aha. Nē, vai beidzās? Bet tu vari pateikt tagad, jo tu esi daudziem kļuvis par dēļ tā dolbanā raksta, kas ir, tā kā maz bērnu čūras. Tas sanāk, ka es tev situ, ja? Nē, sanāk, kad es biju piedzēries. Jā. Un tu vispār neatceries, ko tu darīji. Tāpēc, ka tu esi kaut ko sitis. Es nemaz tur nebiju. Par to jau ir runa. Es biju Alojā. Nevis Alojā vai Alojā? Redzi, tā ir liela atšķirība. Ko darīt ar šitādiem? Ko darīt ar tādiem? Es viņu esmu iesūdzējis tiesā. Par ko? Par 67,000 latu kopā ar Vanzoviču.
Jo viņš ar Vanzoviču un vakar ziņām, principā prasīja pēc vakar ziņām ir, aizskārsi manu cieņu ar nosaukumu, bija tāds laiks, ka kaimiņi liek visur uz tiem tur žurnālu vākiem, lai pērk to visu. Jā. Kāpēc kaimiņš ir tik stulbs ar tādu te milzīgu nosaukumu, kas principā ļoti, man ģimene bija šausmīgi episks jautājums. Vai ne? Lai viņš ir episks, bet viņš nedrīkst viņu likt uz savu žurnāla vāka, lai pirktu. Smuki nav. Un līdz ar to es pacēlu prasību. Tad es gāju uz tiesu un prasīju, lai dod man viņa personas kodu, jo es taču nevaru, teiksim, vienkārši Kasparam Mūdrim, tur dafigā viņi mums Latvijā varbūt ir. Bet to jau viegli dabūt noteikti. Viņi nedeva. Es maksāju nodevu, tur bija tāda nepretīm nākšana. Tas bija vēl pirms. Kā tev tas tiesas process iet? Es viņu uzliku uz pauzes, jo bija Maksima. Tu iepircies Maksimā? Nu jau vairs nē. Jo? Kaut kā vairs nevelk uz turieni. Kāpēc? Mēs paši zinām, kāpēc. Nē, tu pasaki. Es te zinu, bet tu pasaki. Tev liekas, ka visi Latvija to nezina? Es domāju, ka nezinu gan. Tad kāpēc Maksimā ir tik liels, atvaino man lielāks, peļņa lielāka nekā pagājušo gadu? Jā, abarots esot vēl cēlies. Kā var tā būt? Ja to visa Latvija zina, kā tu man tikko, Laura, teici, tad kādā sakarā tā var būt? Kā? Ne, tu paskaidro man. Latvija. Tālāk? Šeit vienmēr nebūs tādas vienotības par to, ka arī pie lētākā plaukta savas desiņas pirkt, ar kurām termiņš beigsies pēc stundas. Tā ir mūsu pašcieņa. Patriots. Kurš grib, lai iet? Nevis kurš grib, bet mēs savu valsti neuzbūvēsim, ja mēs nebūsim patrioti. Ja mēs ieslēgsim savu patriotismu tikai 11. un 18. novembrī, tad mēs nekur vispār varam... Vai arī dziesmu svētkos. Jā, un tad vēl biļets pa 100 eirikiem pārdot, vai ne? Tas, kurš iet Maksimā, tas nav patriots. Tu piekrīti šim teikumam? Es par to neesmu domājis, bet... padomā, tu ātri domā, aktieri ātri domā. Jā, bet es tur neeju, un man tur vairs nevajag vilkt, un es ieraugu to uzrakstu, un man jau ir tā jau... Kaut kā gribas viņu izdzēst vispār ārā no Latvijas. Tu zini, ko es esmu izdarījis? Bet tu vaino tikai viņus vai kā? Nē, tur ir komplekss. Tur ir vesels komplekss. Tur ir gan būvnieki, gan inženieri, celtnieki mazāk, jo viņi vienkārši izpilda. Patiesībā tā likumdošana ir tāda, ka viņi ir jāmaina. Viņi pēc likuma ir kā visu darījuši, bet pēc likumdošanas, pēc būtības, pēc pamata, pēc jēgpilnības tas nav darīts. Es tev pateikšu, ko es esmu izdarījis tagad. Mēs esam nodibinājuši parlamentāro izmeklēšanas Maksimas traģēdijas komisiju. Tas ir ļoti labi. Interesanti tikai, kāpēc visa gada laikā valdošās partijas, kas ir bijušas, to nav varējuši izdarīt. Pat nav padomājuši. Var sakot, ar viņas palīdzību tu visu atrisinās, ja? Ja jūs noskatīsieties to rādījumu, kurš šeit paralēli šim, tad jūs sapratīsiet, par ko es stāstu, bet tu viņu vēl neesi redzējis, tāpēc es tev saku, ja es tur būšu vadībā. Jo atslēga tam visam ir atklātībā. Tu kaut ko zini par cietušiem, tu neko nezini. Tu zini, kas tiem glābējiem nepatikās, tu neko nezini. Tu esi sabiedrība, tu neko nezini, tev neviens nav informējis. Caur mēdījiem jau šis tas caur mēdījiem. Mēs pa mēdījiem sākām runāt. Tie nav mēdīji, tā ir dzeltenā presa, tu nevar to nolikt vienā plauktiņā. Es iemetu arī to, kas nebija dzeltenā krāsā, es iemetu arī to, kas raksta tikai labi. Pamēģini to sarkano avīzi NA kādreiz atvērt. Vai tur būs kaut kas slikts par Aivaru uzrakstīts, vai par ZZS-u? Nekad, nekur. Nē, bet kāda viņam ir saistība ar Maksimu tagad? Paga. Kam pieder mēdī, tam pieder valsts, skaties. Kam pieder mēdī? Grāmatu viņu nereklamēju. Vienkārši par to, ka kam pieder mēdī. Maksima ir kompleksa attieksme par to, ka pēc kaut ko tam līdzīgu varēja uzbūvēt. Kāds kaut kam dod naudu. Pieņemsim, vienotības lielākais sponsors tu zini, kurš ir? Tie cilvēki, kas būvēja Re, manuprāt. Saprot, kā tas viss ir uzbūvēts? Nē, pieņemsim, atceries, bija tāds sistēma, lai saprast, to es visu... Atceries, bija kaimiņš saimā tāds uztaisīts. Atceries, bija nesen, viņš nobruka vēl nost. Teica, ka kaimiņš saimā viss tagad sekos, ko dara kaimiņš saimā. Uģis Pols tā no Radio 104,3. Pamanīja, nepamanīja? Es ļoti maz kam sekoju. Īsāk sakot, tas jau arī tāds pats projekts, jo viens no lielākajiem privātpersonu zidotājiem arī viņš pats Pols, vai ne? Tad viņš brīnās. Te visāds tās lietas notiek. Un tāpēc es to ar to kā viņi sauc? Kā tu? Ūdrs, jā, viņi ūdrs sauc. Tieši tas pats arī notiekās. Visu laiku melnais pijārs, nepārtraukti. Skatās Džekiju un Džekenu suņu būdu, šeit nemelo. Drošākā vieta pagalmā. Nē, principā jau tā jau arī nav nekāda, viņi jau tā jau tev kā reklāma tikai strādā un viss.
Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda, wow! Ienāk oficiāns uzreiz kaut kur. Tas ir jums, Laura Dzelzīte. Jūs Paldies, esat drošākā vietā pagalmā mydogtalks.eu. Un tā kā tev negaršo Jāgarmeisters nevienā brīdiņā. Tieši tā, Jāgarīts. Jāgarīts nein. Jāgarīts nein. Davrjoštīvs jau. Tas tev no lielākā un labākā alkohola tirgotāja valstī Spirits and Wine. Vēl man jautājums. Tā bija reklāma? Nē, man ir jautājums par to. Tu esi kādreiz bijis Spāmeņu naktī? Jā. Tu tur esi dzēris. Tu alkoholu, ko dod, tā, kad tur stāv tās maizītes. Es Spāmeņu naktīs nekad neesmu dzēris vēl. Labi, bet tur ir tā, ka tur dod tādas maizītes, furšetīt tur stāv. Nē, tur es nē. Un tad, protams, ka tu tur nē. Un tur stāv tādas, vienmēr šņabis tur stāv. Tā kā noliet, tā kā tas dzēriens ir. Šņabis ir dzēriens, jā. Un iedomājies, ka viņi dzer. Kuri? Tie ciemiņi, kas ir bijuši tur. Un jau viņi dzer. Un nākamajā dienā, es to iemācījos pirmajā kursā, ka es tur aizgāju. Tas bija pirms arī 12 gadiem. Neviens nebija kursā uz mācībām. Pat pasniedzēji, tāpēc, ka viņi tur dod reāli žļurgu. Reāli nekvalitatīvs alkohols. Šķaidz spirtu? Kaut kas nav pareizi, jo no rīta nevar pamosties. Tev ir no alkohola tirgotāja Spirits and Wine labs alkohols. Nē, fein. Ņem ciet, tas tev. Līdz ar to, ja jūs esiet kādreiz Spāmeņu naktīs, nedzeriet to alkoholu, ko jums dod pavēlti. Tas nav uz labu. Nākamajā dienā mēs ar Dzelzi par tādām lietām nevaram diskutēt, jo mums nav pieredzes. Dāmas un kungi, Laura Dzelzīts ar saviem ziediem, ar savu slapjo dikciju un ar manu kafiju. Kāpēc tev ir nūja, ko tu gribi darīt ar nūju? Nē, es iedomājos, ja būs kaut kāds dumšs jautājums vai kaut piemēram, kāds aizskarošs. Kāds būtu dumšs jautājums? Es viņu nevaru teikt, tad man pašam būs sev jāsit. Padomā par dumu jautājumu, izrubīju sev aiziet mājās. Tagad tev būs vairāk naudas nekā tagad. Vai tu piešūsi sev pirkstiņu? Nē. Jau pietiek, piekrīt, jau viss. Nē, man patīk. Visi tev labai rokai, ja tu esi labrocis. Tu esi labrocis. Un nav viena falanga, ja? Jā, aizmirsās. Bet kur viņi palika? Izjaucamā. Jo man bija tā, ka mans suns pēc tam uz zobos gāja to man galiņu. Un tu dzinies sunim pakaļ? Nē, viņš viņam pēc tam... Kaimiņš, tā vēlreiz. High five! Viss dāmas, ko viss tiekamies pēc nedēļas, viss baigi labi. Ūdri! Jā. Es atnāku uz savām kojām 32. istabu. Satieku draugu, izdzeru trauku un atlūstu. Es attopos pēc pāris stundām un blakus man guļ ruta. Wow, tas ir kruta. Es dāvāju tai rīta skūpstu un neko daudz tur neapmulstu. Es lieku un neielieku. Nav ruta kluži, manā gaumē tā skaļi pūš un baigi taurē ir rutu mīlējuši daudzi. Tās mīlestība ir ar kaudzi, tā katram solās dāvā dēlu, bet jau ir par vēlu. Es eju kost, 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 es eju kost. Eseju kost, eseju kost, eseju kost, eseju kost. Klausies, šī gan bija laba dziesma. Viņi jau turpinās.
Daram tā, es tev pamācīšu, es mēģinu tev pa tiem mēdījiem pamācīt, ne? Jā. Es ceru, ka tev vismaz kaut kādā daļā tu saproti, ka viss, ko raksta, nav taisnība, lai nav tā kā manai vecmāmiņai. Ja ir rakstīts, tas tā ir patiesība. Jā, tieši tā. Nākamā pamācība no manis. Pauls Timrots ir dzirdēts. Tagad jau režisors. Jā. Pauls Timrots pēc sarunas ar mani šeit suņu būdā savajiem, haltūrām. Tu šī haltūrs, ne? Kas tas tāds? Tas tā, ka tu prasi naudu par kaut ko tu dari. Kā aktieris. Un tas nav teātrī. Ok, labi. Piemēram, vadi kāzes vai maratonu. Viens tas pats. Tu prasi tieši tā. Skrienam. Labi. Ko tu tik lēni? Fotografēji. Jā. Tā, stop, sievasmāt. Finish. Aiziet. Tālāk. Līdz vieniem tā vienosies ar braukt ļoti labi. Opiņā. Mičošana jau sagās. Es domāju, mēs pa maratonu tikko. Nē, tu 100 eiro. Tu maratonai mičošana. Dzelzi, tu 100 eiro vairāk no šīs dienas vari prasīt par saviem aktieru pakalpojumiem. Tev ir brutālākās tiesības to darīt, jo Timrots to izdarīja. Pasties. Pacēlās. Un pasties kā? Tu pasties kā? Es viņu vienreiz redzēju Bentleyā. Viņš parkojās vecīt, zin kur? Uz invalīdu stāvvietā. Nē. Bet tā nav viņa mašīna. Tur vienkārši numurs virs. Jā, tas nav viņš. Tas nav viņš. Viņš to nekad nedarīja. Nekad. Tā ir taisnība. Kāpēc tas otrs tā dara? Grib iegāzt viņu. Kāpēc viņam ir viņa vārds uz numuru tādā gadījumā? Tāpēc, ka ir, grib iegāzt reāli. Viņš ir gatavojies iegāšanai. Domājies, kā subatnieks ir tev šā rīkotas. Viņam būtu autiņš ar vārdu Dzelzītis. Un viņš viņu liktu molā pie eskalātora. Bet varbūt, ka tu varētu tagad pie Saeimas arī kaut kādu mašīnu ar kaimiņš. Ir kaimiņš uzrakstāts. Lai tu nosponsorē forši. 3-4 tūkstoši eiro. Jā! Kādreiz kaimiņš un vēl sarkanais numurs. Ok, jāsk. Nē, nopietni, 100 eiro vairāk no šīs dienas, 100 eiro vairāk. Kur mums palikās? Mums nepalikās. Viss. Ok. Auf Wiedersehen. Tu varbūt tu man kaut ko gribēji pajautāt. Labi, nav svarīgi. Man liekas, ka ne. Es attopos pēc pāris stundām un blakus man guļ ruta. Wow, tas ir kruta. Es dāvāju tai rīta skūpstu un neko daudz tur neapmulstu. Es lieku un neielieku. Nav ruta kluži, manā gaumē tā skaļi puš un baigi taurē ir rutu mīlējuši daudzi. Tās mīlestība ir ar kaudzi, tā katram solās dāvā dēlu, bet jau ir par vēlu. Es eju kost.